Nu ko, man ir... Es teiktu, man ir pašai liels pārsteigums un man ir liela iedvesma par šodienu, kas tūlīt notiks. Jo šodien notiek Mīļā, tu vari 2. sērijas ieraksts, un tas būs ļoti īpašs. Un manā studijā ir Grētā. Grētā, sveiciens tev februārī, sveiciens paldies. Tev pavasarī un... Tādā šajā dienā, kas ir tava diena. Vai tu vari tā teikt, Grēta, ka katra diena ir tava diena vai nevienmēr? Tā varētu teikt, bet tā diena ir jāizveido kā sava diena arī. Tā kā, tas ir arī darbs. Var tā diena arī paiet tā bezjēgā. Ka tā nav tava diena. Jā. Tad, kad nav tava diena, tu apzinies, ka tā nav tava diena? Es apzinos, ka tā varbūt nav mana mīļākā diena, bet tā arī ir diena, un tas arī ir svarīgi. Tam nedienām arī ir jābūt. Ir tāda ļoti forša dziesmas, nedienas. Var pēc tam paklausīties. Jā. Tas arī par tādām nedienām, tas arī ir forši. Un izvēlēm īstenībā. Grēta, bet tu minēji, ka ir svarīgi, ka tu tev noķer, ka tā nediena arī varētu būt tava diena. Kas tev vispār dzīvē ir svarīgi? Jo tā es īstenībā atklāju, kas ir cilvēki, kas ir sieviete. Jo caur to, kas tev ir būtiski un svarīgi ikdienā, vai arī vispār tādā dzīves uztverē, es saprotu, kas sieviete ir. Līdz ar to es gribu zināt, Grēta, kas tu esi? Es esmu multimākslinieks, es tā sāku dēvēt nesen, bet man vissvarīgākais īstenībā pēdējā laikā esmu sapratusi, ka ir izpausme, tā izpausties, bet tajā pašā laikā arī uztvert informāciju, kas nav tikai izpausme, bet arī uztveršana. Tā kā piedzīvot visu kaut ko foršu, piedzīvot skaistus momentus, piedzīvot krāsas un emocijas un arī radīt tos momentus un arī piedzīvot viņus. Tā diena jau arī, viņa jau būs tādās krāsās, kā pats izvēlēsies. Tā kā gribēsi kaut kādas krāsas un foršumus attaisīt, tad arī būs. Bet ja nē, tad nē. Ja nē, tad nē. Bet tad es varu pateikt, ka tev ir svarīga radošums. Tāds radošums ir tava vērtība. Ļoti būtiska vērtība, es teiktu. Tā ir man viena no vissvarīgākajām vērtībām, jā. Jā, jo varētu tā teikt, ja tev nebūtu tava radošuma, tad tā vairs nebūtu tu. Jā. Jo es tevi arī, piemēram, ja man būtu jāraksturo 3 vārdos tevi, man šķiet, es tevi labi jau zinu. For the record, mums ir jāpasaka, ka tu esi mana mamma, lai cilvēki arī to zinu, to aizmirst pateikt. Es gribu izvairīties no šī. Nē, nekādas izvairīšanās te būs. Bet mēs varam izgriezt to pēc tam un tā kā izblīpot. Nē, es domāju, ka lai tas paliek, jo man ļoti gribās, ka visas šīs sarunas, kas ir veidotas ar sievietēm Latvijā un varbūt pēc tam arī ne tikai Latvijā, ka tās būtu īstas. Ka nebūtu nekas jāgriež ārā, jo es gribu ar tevi runāt, kāda tu esi, un es gribu ar tevi runāt, kāda tu sieviete esi. Jo lai arī mums ir radnieciskas saites, bet es tāpat tik daudz par tevi vēl varētu uzzināt. Es gribu. Līdz ar to man tev ir pārsteigums, kas nav varbūt tāds pārsteigums no manis, jo tu mani arī mazliet zini. Es tev gribu iedot šai sarunai vienu māla piciņu un rēķinies, ka tavas rokas, es neteiktu, ka viņas kļūst netīras. Tavas rokas kļūst vēl patiesākas, kādas tās ir. Jo tad, kad veido mālu, es esmu to pieredzējis, ka cilvēks nevar... nevis samalot, bet nemaz nevar izdomāt kaut ko, kas nav par cilvēku. Līdz ar to es gribu tādu īstu sarunu ar tevi. Labi. Un mēs ar tevi sakināsim, kaut ko darināsim. Un kamēr mēs te runām, tikmēr mēs ar tevi sarunājamies. Jā, ņem šitie gredzeni nost, jo sādāk. Jā, gredzeni varētu traucēt. Un bišķi tāds, īstenībā mālam nevajadzētu tā kā veidot roku šādi viņam, bet neko, mēs darināsim to, ko mēs daram. Labā draudzene Adriāna teica man, kad rokas ir netīras ar krāsām un visu pārējo tam rokām tā ir jāizskatās. Ka tas nav netīrs, tas ir īsts. Ka tas ir vajadzīgs, jo tad
viņa man to iemācīja nesen to, ka, ja rokas ir ar krāsām, tad ka tam rokām tādām ir jābūt, jo tev ar rokām viss kaut kas jādara. Ko tad tev viņas tīras, kāda jēga? Jā. Piekrītu tavai draudzenei Adrienai un tev. Līdz ar to man dzimst jautājums. Grēta, kā tu izvēlies draugus, vai kad tu vari pateikt, ka tā otra sieviete ir mana draudzene? Vai tam būtu jābūt, ka viņai būtu jābūt ļoti līdzīgai tev, vai kas tas ir, kas veido draudzību starp sievietēm? Nu, īstenībā starp sievietēm man ir tāda teorija, ka sievietēm savā starpā vispār attiecības un draudzības ir tā kā nākamajā līmenī, jo mēs esam tādas emocionālās būtnes un mums ir emociju ļoti daudz un visi tie hormoni pa iekšu tur ņemās un darās. Vīri tur neņemās? Viņam nav tik daudz to hormonu kā sievietējā. Viņiem ir mazāk es neesmu hormonu eksperts, es negribu tādu izlikties, bet varat paklausīties kādos podkastos vai kur, ir to, ka sievietē vienkārši notiek vairāk emociju iekšā, un tas ir fakts. Un tāpēc arī sieviete ar sievieti kopā, kad savienojas, tad ir pilnīgi cita enerģija. To var arī just, kad ir tā saikne, emocionālā saikne ir citā līmenī, un es draugus, meitenes, kas man ir draudzenes īstenībā, es varētu pat teikt, ka es neesmu viņas izvēlējusies, bet es esmu tā kā pavadot laiku kopā ar šiem cilvēkiem. Es esmu izspriedusi, ka novērojusi, ka šiem cilvēkiem ir līdzīgas vērtības kā man, un mēs varam darīt kaut ko kopā, jo vajadzīgs ir laiks, lai izvēlētos to cilvēku kā draugu, tu viņu nepazīsti, un tad tu arī nezini īsti, kāda tā draudzība būs, bet jo vairāk laika pavadi kopā, un tas vienkārši, tā kā ikdienā tā izvēle jau notiek tā, ka es gribu pavadīt ar šo cilvēku laiku tagad, un tas nenozīmē, ka es viņu izvēlos kā draugu. Un tad, ja es viņu visu laiku izvēlos, tad es arī viņu visu laiku uzzinu vairāk par to cilvēku kaut ko, un tad arī sanāk tā kā sadraudzēties un satuvināties, jo sabondoties. Jā. Bet tu taču, piemēram, satiec citu sievieti, un tu jau nezini otras sievietes vērtības. Jā. Vai tu apzināti kādreiz to draudzību meklē izziņas procesā, vai tu vienkārši ļaujies, un tad izskatās, ka mums ir mečs un mums ir sakrīt vērtības un izskatās, ka tā varētu būt man draudzene? Vispār es domāju, man tas ļoti organiski notiek, jo es tā kā es varbūt neesmu tā kā pats cilvēks ar vislielāko draugu loku, vai kad man būtu ļoti daudz to draugu. Cik tev ir draugu? Es nezinu, man nav baigi daudz to draugu. Man ir tā kā, ir tā draugi. Un tad ir cilvēki, kurus es pazīstu, tās divas dažādas lietas. Un es varētu teikt, ka varbūt man ir, es nezinu, tas ir grūti izskaidīt tagad. Uz pirkstiem saskaitāmi draugi. Draugi. Un tad ir pārējie cilvēki. Es nezinu, man patīk, kad es novēroju cilvēkus un skatos, ko viņi dara. Un, ja tās vērtības sakrīt, tad mēs pavadām aizvien vairāk laiku kopā, un tad tas forši sanāk kaut kā. Vai tu esi ievērojusi, ka, piemēram, ar tām savām draugiem vai citām sievietēm esot tā, kā tu minēji, ka tur par tām emocijām, ka dažreiz ir arī, ka draudzība varētu būt grūta, draudzēties ar sievieti varētu būt sarežģīti un gribās uzmest to draudzību vai ka tas ir par grūtu draudzēties. Viss ir grūti. Runājot par pavasari. Jā, bet visas attiecības ir sarežģītas, viņas nav vienkāršas. Viņas ir vienkāršas, jo vienkāršāks pats tu esi, jo tad arī vienkāršākas viņas sanāk. Bet reizēm ir tās attiecības, viņas ir ilgas, vai tur ir diezgan daudz, kas noticis, vai viņas ir kompleksas, vai nezinu, katram draugam pašam ir kaut kāds moments, vai arī nav pati labākā mentālā veselība, un tad rodās jādas problēmas. Jā,
kad ir grūti draudzēties, bet tas jau ir normāli, man liekas. Tā kā, ja nebūtu, tad arī neiemācītos to, ko vajag iemācīties no šīs draudzības. Jo, jā. Jā, un tad sadzirdēju skaistu vārdu mācīties. Tā kā man mācīšanās un izaugsme ir viena no vērtībām. Kur tu kā būtne, kā sieviete, kur tu redzi savas lielākās mācību stundas vai kur tu izvēlies papildināt sevi un mācīties? Vai tu mācies ikdienā vai... Tos lielākās mācības stundas, man liekas, ir tajos mozajos momentos dzīves. Piemēram, izstāsti kādu mozos. Tu ej, nezinu, pa ielu vai arī tu redzēji, kā tev garām skrien skrējējs, un tev ir tāds, nepaskrēju šodien. Tas ir tas, ka tu mācies, tev ir tāds... mistake. Tā kā, maybe I could do different choices. Labi, bet ja tu noķer to tā kā mācību momentu, vai tu tad arī pēc tam ej un atceroties to skrējēju uz ielas, arī tu skrien pēc tam? Nevienmēr, protams, bet es cenšos kaut kādas lietas tad kaut kā varbūt nedaudz savādāk darīt, teiksim. Tā kā, vairāk par sevīm. Vienkārši tā mīlestība pret sevi, tas jau viss ir tajā, ka tā kā tad, kad tu mīli sevi un kad tu redzi to, ka tu pašam pats tu esi svarīgs un tomēr tu gribi justies labi un tas ir būtiski, tad tu arī kādas lietas varbūt izdari bišķi savādāk nekā varbūt esi ieradis un tad ir tāds, es varu tomēr arī kaut ko nedaudz savādāk izdarīt un tad arī tu iemācies kaut ko par sevi, bet jā. Vai ir kaut kas, Grēt, ko kur tu saki, ka mīlēt sevi un tad līdz ar to tu izdari to izvēli mācīties to vai to darīt. Jā. Vai tu esi piefiksējusi tās lietas, ka kaut kur tu izgāzies un negribi mācīties vai... Protams. Man liekas, vispār, kad tu esi jauns un man ir 22. Kad esi jauns. Kur man ir 22. Jā, kad ir 22, tu jau palielam neko nesaproti. Nē, tu saproti, ka tu saproti. Tu saproti, ka tu nesaproti daudz ko un ka tomēr ir vēl daudz ko darīt. Un ka tas nebūs ātri šis process un ka ir jāmīl sevi tā kā ilgnoturīgi. Izmantot latviešu valodā vārdu sustainable, kuras iemācīsies pārtulkot šobrīd. Redzi, tātad šo te esi iemācījies, šim tas ir ļāvusies mācīties. Nē, es mācos arī. Man patīk mācīties kaut kādas lietas, kas man pašai interesē. Un tā kā, kad es kaut ko izdomāju, ka es palieku obsessed ar kaut ko, tad es pēkšņi nenormāli ātri iemācos kaut ko. Un tāds, Dievs, šitais ir tik svarīgi. Un kā tu to mācies? Vienkārši pati YouTube'ēs un mācos un daros, meklēju informāciju. Pati tā kā, es nezinu, es varbūt neesmu lielākais izglītības sistēmas atbalstītājs, bet es arī nevaru par to baigi komentēt, jo, lai es varētu komentēt, man ir kaut kas jādara. Tā kā, lietas labā, bet es varu komentēt par citām lietām, ko es daru, lai būtu lietas labākas. Bet tad padalies ar to stāstu, kur tev varbūt mācīšanās nav bijusi tas labā nozīmē, ieguldījums tevī, kur varbūt mācīšanās ir notikusi, bet tu saproti, ka tas nav ok. Es nezinu, no skola man nekad nepatika baigi. Man vienu brīdi es biju izdomājis, ka man patīk 3. klasē, es atceros. Man bija tāds, jo es paliku atkal apsēst ar to, ka es varu arī mācīties labi. Un es atceros to, ka man bija tāds, tagad es mācīšos labi. Un es dabūju to savu atzinības rakstu tajā gadā. Un es saprotu, kāda jēga vispār nekāds prikols nav. Tā kā nav interesanti. Man nebija aizraujoši, teiksim tā. Un tad es nedabūju to rewardu par to, ka es dabūju kaut kādu atzinības rakstu. Man bija tāds, wow, kas tagad mainījās. Tas nozīmē, ka tevi nedzen uz priekšu kaut kāda publiskā atzinība. Īstenībā es varētu teikt, ka man ir diezgan daudz dzen uz publiskā atzinība, bet es cenšos nevis publiskā atzīmē, bet man ļoti patīk, ka man pasaka, ka es beidzu kaut ko forši izdarīt. Tas man nenormāli sagādā prieku. Bet tad tajā brīdī tev tas nenostrādāja. Tas nav, tāpēc, ka man jau neviens nepateica, to man iedod papīru,
kaut kādu, un man bija tāds, šitais darbs, ko es ieguldīju visu gadu, nebija tā papīra vērts. Respektīvi nebija tik liela tā pateicība. Protams, nebija. Skolā jau vienkārši tas, ka, kad es gāju skolā, man liekas, tā ir vispār liela tāda aktuāla lieta, kas ir mums kā jauniešiem. Kad es gāju skolā, tad jau tikko internets tā kā uzplauka un atvērās, un mēs uzaugām ar sociālajiem tīkliem, kas iepriekš nebija. Tā kā, kas iepriekš nebija iepriekšējām paudzēm, viņi vienkārši neuzauga ar to galvā, un kas nozīmē, ka automātiski tas uzmanības laiks, kuru es varu veltīt, un tā uzmanība, kuru es varu veltīt, ir saīsinājusies. Un otrs milzīgais aspekts ar to, ka informācija piekļuva ir daudz ātrāka, un tas ir diezgan demotivējoši mācīties kaut ko tu vari iegūglēt uzreiz un ātri atrast, ko tu tiešām, mani vērtēja par to, cik es ātri varu atcerēties lietas no grāmatas, tad man tas nelikās adekvāti, jo tā, manuprāt, nebija mācīšanās, jo es īsti neiemācījos neko, jo es jau aizmirsu visu tāpatās. Un tā nav mācīšanās manā uzturē, un tad es domāju, ka es neiešu skolā, ka es mācīšos savādāk. Un ko tu esi šo līdz šim brīdim, tā, ka tu vari teikt, jā, man ir 22, un es esmu iemācījusies to savā veidā un daudz labāk, jaudīgāk vai vērtīgāk. Kas tas ir? Es varētu teikt, ka tā ir tā izpausme, jo es sevi neierobežoju tajā momentā, ka es nepiešķīru sev vērtību par to, ko kāds cits pasaka, ka tas ir sasniegums, teiksim, grāds vai atestāts vai profesija vai jebkas, kas tā kā dod to statusu vai vērtību vai kaut kādu tipa atzinību. Jā. Un es vienkārši iemācījos to neredzēt, nevis neredzēt, bet nepiedalīties tajā un censties izpausties. Ignorēt un censties izpausties uz to, kas man ir svarīgi. Un es esmu iemācījusies, jo es esmu pamanījusi to, ka es nebaidos izpausties. Vispār nebaidos izpausties. Es varu iet un izpausties, kā es gribu. Es varu pilnībā brīvi izpausties, kas daudziem pieklibo šī lieta, jo viņi nav to darījuši, viņi nav gājuši un izpaudušies un mēģinājuši un izgāzušies un kaut ko darījuši. Un tagad es mēģināju, man nesanāca. Un tas ir daudziem mana vecuma jauniešiem īpaši uz lietām, kas ir mākslinieckās izpausmes, radošās izpausmes, kas ir nenormāli būtiskas vispār cilvēka veselībai, lai cilvēks būtu priecīgs. Viņam vajag kaut ko radīt. Ja tu neko neradi, tad nav nekādas jēgas. Starp citu, Grēta, es tieši aizvakar, manuprāt, skatījos vienu raidījumu, kur minēja arī par šo tas zinātnieciski pierādītu. Tad, ja cilvēkam ir kaut kādas mentālās veselības problēmas, vienīgā izēja ir pēc iespējas ātrāk darīt kaut ko radošu. Un kā tu minēji, ļoti daudzi tā kā vienkārši neatļaujās izpausties, jo tas nav viņu dienas programmās vai darba apstākļos iespējams. Un līdz ar to tas nenotiek. Un tad es varētu teikt, ka ir ļoti daudz apkārt, īpaši arī sievietēm, tas, kuram mēs esam pēc dabas radītājas, tā kā ieliktas, ka mums ir jārada lietas, tas tā kā mums ir ielikts uzdevumā lielajā. Vai tu apkārt redzi sev arī tādas sievietes, kurām ir potenciāls, bet viņas tieši aiz tā, ka viņas nav iemācījušās šo te radošo izpausmi, ka viņas bremzējās? Vai tev ir apkārt tādas, vai tev ir tikai radošās? Tādas, kuras bremzējās? Kuras, es teiktu, baidās, varbūt. Tur ir tas baiļu faktors. Es varētu teikt, ka nē. Nav tāda sieviete. Tev vienkārši tas neveidojās par tavām draudzenēm. Es pazīstu tādus cilvēkus, bet tiem nav mani draugi. Jo mums lielākajai daļai no maniem draugiem ir, viņiem ir tā vērtība, ka ir kaut kas,
ka kaut kas ir jādara, jo arī gribās arī šeit, gribās kaut ko darīt, lai te paliek bišķi labāk, jo mēs jau tam esam radīti, tā kā kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāveido visu laiku, jo. Jā, redzi, šī te mūsu stāstu sērijas arī tas, mana doma ir noķert, kuru sievietei meklēt šos te ceļus uz to varēšanu. Grēta, padalies ar to, kā tev šķiet, piemēram, tev ir apkārtās draudzenes, kuras var, bet ko darīt tām sievietēm, vai kā tu viņas varētu iedvesmot? Un tas nav vairs pat par vecumu, cik gadu sievietei ir par tādu cilvēcību, ko darīt, lai varētu teikt, es varu. Jo es par tevi tiešām zinu, Grēta, ka tu vari par sevi pati tā teikt, es varu, un es arī no malas tevi vērojot, es zinu, ka, lai vai kas, bet Grēta var. Pēdējā laikā es par to domāju, ka, tā kā laiks un tās dienas, viņas iet uz priekšu. Un tas ir fakts, ka ar katru dienu it kā paliek tās enerģijas, tā kā tu noveco un tu tomēr paliek viņas mazāk, un laika paliek mazāk, un enerģijas paliek mazāk, un tā kā īpaši, kad vēl esi jaunāks, bet arī ne par vecumu, vienalga, kurā brīdī tu esi tā kā attapies, ka varbūt ka kaut ko gribētos darīt, bet iespējams nav tā enerģija, tā kā, bet tad kaut kā man šeit varbūt vajag paskatīties spoguli uz sevīm un saprast to, ka tas ir pienākums kaut ko darīt lietas labā, vispār sabiedrībā. Tas ir cilvēka pienākums. Bet pienākums pret ko? Pret dzīvību. Pret dzīvību, jo šis augs, šis ir īsts. Jā. Šis augs, piemēram, viņam ir skaidri nodefinēti viņa pienākumi. Viņa pienākums ir augt. Viņš auga un viņš auga. Un viņš auga un viņš auga un viņš auga un auga. Un tā arī viņš izauga. Un tad viņš nomirs vienā brīdī iespējams. Kas ir auga pienākums? Viņai pienākums ir augt, viņa pienākums ir turpināt dzīvību. Tas ir viņa iekodētais pienākums. Viņam nav variantu. Viņš turpinās viņu, kamēr viņš nomirs. Vai arī sievietei ir tāds? Tas ir cilvēka. Manuprāt, tas ir cilvēka. Tas arī pat jau vairs neaprobežojas. Tas sievietes, sievietes vienkārši tā kā, ir vīrieši, un tad ir sievietes. Tā kā, un tad ir mammas. That's like next level. Nē. Tas tikai ir vīrietis, sieviete, mamma. Labi. Tad Dievs. Okay. Labi, es domāju, ka tā kā paskatīties pogu un atcerēties to, ka tas ir cilvēks un to, ka tu esi šeit kaut kādu iemeslu dēļ, nevis tikai tāpēc, lai var arī vienkārši pabūt un tā, bet tomēr visas tās sajūtas par dzīvi un visa tā dzīve foršāka ir, ja ir kaut kāds arī gandarījums un ir tas viss tā kā, ka ir kaut ko virzies uz priekšu. Tātad tas pienākums ir radīt un darīt, tāpēc kā mēs esam tādi veidoti radīšanai un dzīvībai. Jā. To turpināt. Fiziski to tiešām esi tā paskatījusies acīs sev, jo es esmu piedzīvojusi vienu reizi mūžā, tā, ka es ieju vanas istabā pirms liela lēmuma pieņemšanas, un es skatos sev acīs vismaz 5 sekundes. Tas ir ļoti, ļoti wow! Man pat nav tāda vārda. Tu bieži tā dari? Jā. Es ļoti bieži skatos sev. Skatos acīs, jā. Bet kā man taču jāsarunājas ar sevi ir? Jā, es nezinu, bet man liekas, ka tas ir pat traki. Es vienkārši tā kā, kad es esmu tur, tas tā kā sasveicinos ar sevi, jo es neesmu tā kā, es neesmu bluķis nekāds. Es neesmu nekāds, okay. Es neesmu tā kā, es neesmu lieta. Es apbrīnoju tevi, ka tu vari, tā kā katru dienu sev baigi skatīties acīs, jo, es tā apzināti vienreiz skatījos acīs, tā kā tas ir ļoti, ļoti jaudīgi. Labi. Tur var daudz ko atrast. Jā, tas ir tāds ieteikums katrai, kura klausās šodien vai skatās.
Ieskatīties savu acīs un sasveicināties cīsmā. Ieskaties. Jā. Tev patīk arī dziedāt? Es gribu dziedāt vairāk, man ir jāiemācās savā balss izmantot skaisti, un tie muskuļi ir jāstiprina. Ko tu darīsi, kad tu iemācīsies dziedāt? Kāpēc tev vajag dziedāt? Man šķiet, dziedāšana vispār ir baigi īpašā lieta, un arī mūzika, tas vispār, dziedāšana ir kaut kāds tāds... tāds interdimensiju pasākums, jo dziesmas, viņas, tas, ko es esmu savā dzīvē pieredzējis un ko es pieredzu un arī, ko mēs ar savām tām draudzenēm dalamies, to, ka dziesmas un dziedāšana vienmēr ir tā kā kaut kāds message, ka tur ir kaut kādi... Apakšziņa. Jā, ka tomēr... Vēstījums. Iedomājies, tu klausies to radio un tu klausies un tev ir tāds, ak, Dievs, tu vari mazāk par manu dzīvi runāt tagad. Tā kā viņi nes tos messages tik daudz un tā dziedāšana, tad, kad sāc dziedāt, tad atverās pašam tas vēstnieks. Jā, ka tas ka ir tas kā nebeidzamais tas punkts, kurā tu vari iekāpt, un tad tu sāc dziedāt, un tad pēkšņi no tevīm aumuļām gāžās kaut kādi vārdi, kaut kādas lietas, kaut kas, kas tevī ir iekšā, kas tevī mīt, un viņš tur ir, un tad tu pēkšņi atver muti un nāk ārā, un tad paiet pusstunda, un tu esi aizmirsis visu, ko tu teici un ko tu dziedāji, jo tas nebija tu, un tāpēc arī ir tajā spogulī svarīgi apskatīties, jo tu neesi nekāds māla pikucis, tu tomēr esi... Hei, māls arī ir dzīvs. Jā, tas ir, bet tomēr mēs nesam to sevi iespēju iekāpt tajā radošajā punktā, vienalga no kuras puses tu iekāp tajā peļķē, tā kā, vai tajā upē drīzāk, tas ir tā kā upe, kam tā ir peļķe pagaidām, kam tā ir upe, tas ir cits jautājums. Tā kā tajā var iekāpt, ja kādā veidā dejo, skrien, lasi, dziedi, zīmē, vienalga dari ko. Tas ir tikai, tā ir tava izpausme. Un tas ir tas, ko visiem ir obligāti jādara, un ja mēs to nedaram, tad vienkārši lēnāk lietas notiek. Mēs varam... Nedarīšana palēlina kaut kādus procesus, kas ir loģiski. Ilgāk, kamēr cilvēks atklās to un to, ja mēs mazāk daram, tad ilgāk jāgaida, kamēr tādas un tādas tiesības būs normālas. Ilgāk mēs gaidīsim, kamēr šitais... Mēs gribam ilgāk gaidīt, vai kā? Nē, tas arī droši vien arī individuāli pret cilvēka dzīvi, un ja gribas man teikt sievieti, tu man teici, ka es runāju par cilvēkiem. Kāpēc? Īstenībā man tas sadalījums ļoti liekas interesants. Jā, es gribēju prasīt, kā tu to uztver, vai sieviete ir atšķirīga no vīrieša? Ļoti, jā. Tas ir tā kā, skaties, tev ir melnais māls un man ir baltais māls. Jā. Tas ir tas pats, tas ir māls, bet viņi ir savādāki. Un viņiem ir katram citas lietas svarīgākas. Un es neesmu baigais tur zinātnieks vai kaut ko. Nē, par tevi iet runa, jā. Kas tev šķiet, ka sieviete ir svarīgāks un vīrietim ir kaut kas svarīgāks? Sieviete ir tas konektors, tā kā sievietes savienotājs. Un tad vīrietis ir tas izdarītājs. Tā kā sieviete ir savienojošais elements un vīrietis ir tas, kas tā kā saslēdzējs. Es nezinu, tā kā... Jā. Plusiņš un mīnusiņš. Viens ir tas. Bet tad, ja es gribētu pārtulkot to savu vēstījumu, mīļā, tu vari, tad atslēga varētu būt ne tik ļoti sievietei tīri tiešo darbu darīšanā, bet savienošanā. Mīļā, tu vari, tad savieno kaut kādas lietas, meklē risinājumus. Tad par to varētu būt. Un varbūt, ka, no manas skata punkta reizēm liekas, ka varbūt tas pat nav tik būtiski, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Bet, katram tomēr ir sevī iekšā arī tā vīrišķīgā enerģija, un tad ir arī sievišķīgā enerģija. Jo ir vīrieši, kas ir totāli sievišķīgi, un tu nevari pateikt, ka tas nav vīrietis. Tas ir vīrietis, bet viņš ir kā sieviete vairāk. Tas ir visā... Tīri šajā izpausmē, vai darīt, vai savienot, vai ne? Jā, un tas ir par to, kā, kas mums ir ērtāk. Kas ir ērtāk? Tā kā,
kas nāk, kas nāk no tevīm ārā vairāk. Un tas nav, nav tur pareizi vai nepareizi. Vienkārši ir kuram vairāk nāk. Un ir sievietes, kuras ir pilnīgi tādas, un tad viņam nāk arī tā vīrišķā enerģija ļoti daudz. Tas ir, tas vienkārši arī par tādu vairāk, ka arī vīriešiem vajadzētu atklāt vairāk to sievišķo enerģiju un arī viņu tā kā kultivēt, jo, manuprāt, tas, ko es arī kaut kādā pēdējā laikā esmu domājis daudz par to, ka, sievietēm ir sanācis tā kā uzkultivēties pēdējo kaut kādu pārsimtus gadu laikā, ka sievietes ir tā kā uzņēmušas apgriezienus ar visu to, kas tīri caur šo te vīrišķu enerģiju, ka viņas ir arī dorītos un maucējas, tagad es daru. Tā es te negaidīšu, kamēr tas savienosies. Jā. Tā kā to, ka ir viss kaut kādi iemesli dēļ ir izveidojies tā, ka arī sieviete varbūt pilnīgi, viņai nevajag vīrieti, kas ir... Tas nav foršs teiciens, jo tā nav taisnība, bet... Tā citreiz ir apstākļos. Bet nevajadzēt. Vajadzēt. Nevar, tas tā nestrādā, jo tad mēs nebūtu cilvēki, tad mēs būtu tikai sievietes. Jā, Grēta. Klau, tas būtu baigi garlaicīgi, nē. Vai tev kādreiz ir garlaicīgi tādā ikdienā, vai tu ļaujies garlaikoties? Īstenībā tā ir problēma, ka nē, sanāk negarlaikoties vairāk nekā garlaikoties, jo ar visu sociālo tādu pieradumu, tas vairāk ir jau pieredums uz to, ka... Negarlaikoties? Jā, ka visu laiku ir kaut kāds... Rīcības. Ka visu laiku notiek kaut kāds actions, ka ir interesanti visu laiku. Un īstenībā vajadzētu vairāk garlaikoties. Bet man patīk, es varbūt neesmu labākais garlaikotājs, bet man patīk, kad es staigāju tā kā garlaikoties. Tas varbūt nav garlaikoties, bet jā, uz to pusi. Vai tev ir no kaut kā bail, Grēta? Yeah. Sorry, man tādi patīk tie dziļie jautājumi. Yeah. Man ir bail no visu kaut kā, jā. Bet es vienkārši cenšos nebaidīties. Jo nav... Kā var nebaidīties, ja ir bail? Ir tā. Man ir tā. Ka, ja es nedomāju par to, tad tas nenotiek. Bet šis ir īstenībā fantastisks prāta triks, Grēta, un es ļoti... Man ir bail. Bet tu centies par to nedomā. Es nepadomāšu par to. Labi, es zinu, ka tad, kad kaut kas ir jādara, tā kā viens ir bail no kaut kā racionāla, otrs ir bail no kaut kā iracionāla, tā kā no lietām, kuras īsti nevar savādāk. Bet man ir bail, protams, mēs varam sākt runāt par pasaules lielajām bailēm un par to, cik viss ir tā, šitā un tā. Tas arī ir fakts, tā kā ir bailīgi būt cilvēkam in general. Jo, tomēr arī tā pasaule nav tik draudzīga, varbūt, kā gribētos reizēm vai kaut ko. Sanāk sabaidīties reizēm. Man vienmēr ir bail pirms kaut kādām uzstāšanām. Arī tad, kad mēs varam atklāt to, ka Grēta, tu šobrīd ļoti daudz arī radi mūzikas, ka tu esi... Es varbūt mazāk radu to mūziku, bet es vairāk viņu izmantoju un savienoju. Tu izmanto šo sievišķīgo jaudu, tu savieno mūziku. Tu esi DJs, es tā varu teikt? Vai tu nesaki DJ? Tu esi DJs? Jā, es esmu DJs. Jā. Un tad, kad tu ej par savu... Būt DJs, vai tu esi visu laiku DJs, vai tikai tad, kad tu performēsi DJs? DJs ir tāda, man liekas, manas paudzes sērga, ka mēs visi esam DJ tagad. Es arī esmu DJs. Jā, tu vari būt DJs. Un tas, tas vairāk tur tā. Bet, tā kā ir tur arī. Okay, ir ļoti tur daudz dažādu sadaļu par to, kāds tas, kāds DJs. Labi, bet man tas jautājums vairāk par to, tad, kad tu performē un nāc uz skatuvi kā DJs, tad tu minēji, ka tev sametās ļoti bail. Ko tu dari? Labi, tajā brīdī tu nevari galīgi izslēgt domu par DJošanu. Ko tu dari? Un es vakardien īstenībā man bija tās labs moments. Es braucu ar taksi, tieši spēlēt braucu. Uz
uz darbiņu. Kas ir tavs darbiņš? Darbiņš DJ pasākums bija. Jā, nu, bija jāspēlē DJ GG. Tas ir mans pop DJ vārds, ja kādam interesē. Meklē. Jā, droši var man uzaicināt. Es jums spēlēšu Mēs piekabināšu klāt pie ierakstā. Varēs tevi atrast. Okay? Nu, jā, tas ballīšu DJs. Un es biju, tā kā tas satraukums parādās, jo tu jau nezini, vai viss būs kārtībā, un vai tu esi gatavs. Tas tikai tā normāli, kad rodās tās emocijas par to, vai viss būs ok. Un es braucu tajā taksī, un es domāju, Dievs, vai, ko tad? Kur tad jau esmu satraukusies, jau ko? Un es sēdēju, domāju, ziniet, nē, vispār nav, tā loģiski. Tiešām nav par ko satraukties. Esmu šo darījusi jau 100 reizes. Man vairs tas, es esmu to kārtīgi iemācījusies. Es jūtos komfortabli. Es nejūtos tā kā, un man nav nepieciešams atbalsts, lai es to izdarītu. Man nav nepieciešams, tā kā, palielam viss ir kārtībā. Ja kaut kas no šīm lietām nebūtu, ja es īstenībā nemācētu to, vai ja man vajadzētu atbalstu, kur man nebūtu, vai būtu tev nebūtu pults, tu brauc uz DJ pasākumu, vai kaut kāda resursa nav, kaut kāds, jā, tad satraukumam būtu pamats un viņam būtu, ok, tad kaut ko ar to risini. Bet, ja ir situācija, kad tam satraukumam nav pamats, un tas ir visvairāk situācijās, jo mēs jau izdomājam, un tagad es aizbraukšu uz darbu, un man būs tur notiks kaut kas mistisks. Nē, viss taču būs kārtībā, vienkārši izbeidz par to domāt. Un jo vairāk tu domā par to, kā tur kaut kas nebūs, jo sliktāk paliek. Jo lielāk iespēja, ka tas tā arī notiks. Jo tu vairāk domā, tu vienkārši izdomā, kas vēl varētu notikt, un kas vēl varētu tur būt, un kas vēl tagad. Un tad tu sadomā tur visu kaut kādus scenārijus, un tad jau sirds jau sitās, jau lec jau cauri, un viss vienkārši apstājies. Man ļoti patika tas tavs ieteikums, ko tu minēji, iziet cauri šīm te mazajām, tā kā checkpoint lietiņām, ka tev ir tavas prasmes, nav pamata baidīties. Tev ir prasmes, ko tu brauc kaut ko darīt. Tev ir tavi resursi un tev ir tavs atbalsts. Ja? Tie ir cilvēki, kas tā kā, un tās ir 3 lietas. Prasmes, resurss un atbalsts. Šis ir ļoti tāds fantastisks kombo, lai nebaidītos. Tas nozīmē, ka sieviete tiešām sev jebkurā situācijā, ne tikai braucot uz pasākumu, var piedomāt, vai man ir mana prasmes vai zināšanas tajā jomā, kuras dodos. Citreiz, piemēram, ja tu teici, tas next level, tā mammas būšana, ka sievietes baidās būt, vai es esmu pareiza mamma, vai tā, vai man ir manas dabiskās prasmes rūpēties, ir, man ir mani cilvēki, atbalsts, ir, un man ir mani resursi rūpēties, un man, man nav no kā baidīties, vai jebkura cita joma. Jā, un ja nav kaut kā no tā visa, tad sameklē to, tad paliks labāk. Lai nebūtu bailes. Ja tev vajag kaut ko, tad pazvani. Jā. Būs ok. Ko tu meklē, Grēta, dzīvē? Ko tu šobrīd tev par kaut ko nav bail, par kaut ko ir varbūt tādā globālā mērogā, bet vai tev ir kaut kas, ko tu meklē šobrīd? Sorry. It's okay. Vai tas labs jautājums ir jāpadomā par to, jo tas, visu kaut ko var, visu kaut ko jau var praktiski meklēt vai tā, bet visu kaut ko jau vajag. Es meklēju. Vai meklēšana vienmēr ir vajadzība? Nē, īstenībā es meklēju visu kaut kādas miskastes uz ielām. Ja kādam ir kaut kāda miskaste, ko var pārstāt. Es šodien redzēju, zemes metājās man pie mājām tāds liels baneris, kas ir, tie baneri, kurus vienkārši pieliek reklāmas baneri, ja tie ir Olapa. Meklēju miskasti pa pilsētu. Ja kādam ir, dodiet ziņu. Respektīvi, meklēju tādu baneri. Meklēju banerus, meklēju kaut kādus stīklus, spoguļus, plastmasas. Tas ir tas, ko tu fiziski, tehniski meklē. To es meklēju. Es atradu uz ielas vienā vietā, neteikšu, kur, lai man nav problēmas. Es jau izdomāju, nosperšu milzīgu spoguli, bet
tad man pateica, labāk nevajag, jo man līdz mājām kādi 3 kilometri ar viņu. Es domāju, es netikšu. Bet, lai meklēšana varbūt būtu vieglāka, varbūt ir vērts pateikt, kas ir tā vajadzība. Tomēr mēs meklējam, jo mums tā vajadzība kaut kur vajag. Kāpēc tev to vajag? Es meklēju tādus izējmateriālus, kas ir otrais izmantojami, lai pārstrādātu viņus un veidotu par vizuālajiem elementiem un veidotu viņus kā paraugu, ka mums nevajag jaunas lietas, lai radītu skaistas lietas. Mums jau pietiek lietu, ļoti, ļoti daudz lietu ir jau pāri daudz lietu. Jā, vispār jā. Mums tik daudz lietas fiziski nevajag, bet mums viņas ir, tāpēc mēs varētu izmantot tās, kuras ir saplīsušas vai nevajadzīgas, vai tā kā kaut kur nav izmantojams. Jo arī kas vienam ir miskaste, tas otram nav miskaste. Bet tā dziļāk, ko es meklēju, tas ir, es domāju, ka es meklēju tādu kā sadarbību ar sevi. Tas reizēm nav tik vienkārši, jo ir lietas, kuras ir ierasts darīt vienā veidā, un tad negribās īsti sadarboties pašam ar sevi. Jā, un tad ir tāds, ko tad taču var tā, un tad uzkāp sev pats bišķīt uz kaut kādu nepareizā grābekļa, jo tu jau zini, ka vajag varbūt darīt kaut ko nedaudz savādāk, un tad tāda sadarbība, kad kā sevi sakomplektēt tā, lai kad pats ar sevīm dzīvojies, kad ir tās attiecības ar sevi, kad var tā kā sadīlot, tādu vienoties ar sevi. Jā, tāda sadarbība. Tev sanāk? Jā, es meklēju, es cenšos. Tas ir ongoing process. Tas man šķiet ir, to nevar tā. Uzreiz. Kam tas ir vairāk, kam tas ir mazāk, jo arī tā kā es vienkārši sevi pati esmu arī tā kaut kādā ziņā izveidojis ar tādiem mehānismiem, kas man ir tādi mehānismi, kas varbūt ir tādi, kā nevis nepareizie, bet tādi tā kā alternatīvie. Es neiešu pa visu to taciņu tur, kur viss izgāja, es tieši uz šito celiņu, jo man atredz, man jau vajag kaut ko tur interesantu, vajag paskatīties, kas tur ir tagad. Un tad kaut kādā ziņā tā sadarbība ar sevi reizēm nesanāk tik laba, jo varbūt kaut kur pieklibo tas, ka nav izveidots tāds disciplīnas ieradums uz kaut kādām lietām, jo arī forši zina, ka tas jauns, vēl ietusējies, pačilo, vēl kaut kas tā disciplīna kaut kur tur 5. plānā druscīt, bet īstenībā tā nenormāli svarīgi atslēga uz ļoti daudzām lietām, un tas bija šī kaitinoši. bet, tas ir kaitinoši, tā kā katru dienu atkal šitais jādara. Tā kā gribētos jau nedarīt to visu, bet, tomēr ir jādara kaut kā. Jā, jo tu pēc tam redzi rezultātu viņam, bet tas kaiti ir. Tas ir par to, ka tas atliktais prieciņš, un tā ir tā sadarbība ar sevi, ka tu zini, tu sadarbojies tagad, labi, mēs tagad pasēdēsim, ir 4 stundas pastrādāsim. Bet tas prieks būs. Bet, un viņš nebūs nevis no tā, ka tas sasaucās atpakaļ ar to, ko mēs sākumā runājam, ka viņš nebūs no tā, ka kāds cits tev viņu pateica, iedod tev atzinības rakstu, jo, kad redz, kā tu visu dzīvi ko mācies strādāt. Tā kā nevienam īsti neinteresē. Palielam arī daudziem cilvēkiem ir tas fenomens, ka kaut ko sasniedz un tad, ko tagad? Jo tur nav bijis tas moments, ka tu pats ar sevīm kaut ko sasniedz. Jā. Man nesen bija tāds foršs moments tieši vakardien īstenībā. Nesen. Izstāsti momentu. Man nesen bija tāds moments, kad es tā kā man bija tāds, ka man visu laiku negribās ēst, un es aizmirstu pārēst. Man tas kaut kur skrien, un tad es tikai paēdīšu vēlāk. Un tā kā ko, un es domāju, man nepatīk. Es tā kā visu laiku domāju, man nepatīk ēst. Un es tā kā iegalvoju es esmu izdomājis savā galvā, ka man nepatīk ēst, un ka es nesaprotu vispār, kāpēc cilvēkiem būtu jāiet, būtu foršāk, ka varētu neēst. Un tad es
es piespiedu kārtā paēdu, es piespiedu kārtā vakardien paēdu, jo man bija tās, man vajag paēst, jo, sorry, ja mēs negribam, bet, ir jāpēd, ir kā ir. Un tad es pēc pusstundas stāvēju istabā, baigi daudz enerģijas, uznāca kaut kā, tāds enerģijas vilnis, es tā, nē, man patīk paēst, cik daudz enerģijas man uzradās. Tas ir par tādiem momentiem, mazajiem mirkļiem. Tas arī ir tā mācīšanās vissvarīgākā, jo pārējais, tu vari iemācīties visu. Mēs varam būt inženieri visi, bet, Gret, es bieži vien sievietēm tiešām saku, ka tu esi burvelīga, vai tu esi skaista, vai tu esi brīnišķīga. Man ļoti patīk sievietēm to teikt. Atklāti sakot, es vīriešiem baigi daudz tādus labos vārdus nesaku. Es sievietēm saku. Es gan esmu sākusi teikt. Es arī pasaku reizēm, ka puiši, man liekas, vēl mazāk sagaida to. Un tad, kad sieviete viņam pasaka, viņam liekas, oh my God, ak, Dievs. Es mācos arī vīriešiem pateikt šobrīd, kas nav man vienkārši kādreiz sanāk satikt un kāds kaut ko labu izdara, un man ir bijuši sasaist, un tad es arī pasaku. Bet man tev jautājums, kas tavā izpratnē ir burvīga sieviete, brīnišķīga sieviete? Kas ir tie parametri, ka tu tā varētu citu nodefinēt par brīnišķīgu sievieti? Tāda, kura pati jūtās savās kurpēs vislabāk. Jo nav svarīgi, kāda viņa ir. Pilnīgi nav svarīgi. Varbūt man vispār nepatiks. Varbūt es vispār nepiekrītu tam, ko viņa dara. Pilnīgi galīgi garām. Priekš manis. Bet es skatos viņu, un viņa iet, un viņa ir tā vuf. Un viņa tā kā, viņa paņem to plūstošo to enerģiju. Tas ir tas sievietes enerģija, kura vīrietim, viņam ir viņa, bet es arī nevaru būt vecis. Es nevaru būt, es neesmu vecis vienkārši viss. Tas ir fakts. Šeit mazliet, bet būtībā nē. Mēs neesam, tas ir bet fiziski esmu uztaisīta par sievieti. Un tad tā sieviete vienkārši plūst, un viņai nāk tas sievietes tas maigums un tas skaistums, un tas, ka viņa pati pret sevi tā arī, ka viņa var tā. Es varu pateikt, ka tā ir pārliecība, bet ja viņa pati sevi, ka tā ir tā pārliecība, kas nāk. Jā, tā varētu būt pārliecība, tā varētu būt arī ne tikai pārliecība, bet tas ir tāds vienkārši, man liekas, vairāk tāda pieņemšana un sevis tāda pašpieņemšana. Tāds pašvērtējums tāds, kad, tā ir, kaut kādā ziņā pārliecība, pašvērtējums pašai par sevi, pašcieņa, tas atpakaļ, tas feedbacks uz sevīm, ko tu par sevi domā. Atkal par to pašu, skatīties spoguli sev acīs. Jā. Cik skaisti, Grēta. Tā ir. Man ļoti patīk ar tevi runāties. Es tev esmu, zini kā, kamēr mēs runājām, man tapa. Es visu laiku domāju, ka tā ir sirds. Es tā kā cakināju sirdi, bet tā īsti neizskatās pēc sirds šobrīd. Un man pirmo reizi mūžā, es teiktu tā, māls pa rokām dejoja. Jo parasti es tā kā viņu savaldu, bet šodien viņš tā kā izvairījās visu laiku. Un es domāju, kas tad tas ir? Jo tu arī minēji, ka mēs esam cilvēki, mēs neesam māla pikuči, bet es gribu tā kā tev kā pierādījumu, ka dažreiz tie stīvie, kuri mums liekas, ka nekustās reku viņš ir, es tev dāvinu mums, kad viņš būs jāizkalta un jāizdedzina, bet šis dzīvīgais, nesavaldāmais, es domāju, ka tas ir kaut kāds simbols par tevi, ka tu esi nesavaldāmā un neieliekamā, un lai kā varbūt es tevi varbūt arī kādreiz esmu gribējusi izveidot. Bet es savaldīju, droši vien. Bet tu esi ļoti, ļoti dzīva. Tā kā tas kā simbols, ka tu man dejoji rokās. Paldies tev par šo skaisto sarunu. Es no tevis ļoti daudz ko iemācījos šodien. Es noteikti skatīšos sev vairāk acīs. Tad tu vari paskatīties arī šitās acīs, šitādam te. Un tas ir par sievieti, ka viņa var būt jebkas. Bet šī tāda afro sieviete. Tas nezinu, kas tur ir. Es ceru, ka viņš nesabru.
Zinu, vai var Bet redzēt. tas arī varbūt, zini, kaut kādā ziņā, man šķiet ne tikai par sievieti, bet tas ir tāds abstraktais, tas cilvēks. Nu, ka tā kā tomēr tas cilvēks, viņš nav īsti ne vīrietis, ne sieviete, bet tas ir, nu, tas māls, un mēs arī kā pats tu izveido viņu, tāds arī būs, nu, sorry. Un tas ir īstenībā ļoti interesanti skatīties to, kā laiks iet, lietas notiek, un tas, kā tu sevi samīcīsi, pats saliksi, tā arī būs. Un tas ir ļoti interesanti. Bet jā, un tas interesanti mums ir par to darbību, kā tu pati sieviete sevi saliksi, tāda tu arī būsi. Mīļā, tu vari. Ko sēsi to pļaus? Grēt, paldies tev. Es ļoti, ļoti priecājos. Paldies, man ir Mamaci. jauns, jā. Baigi forši, man patika. Man tev klausies ir, pateicoties šim ierakstam, šis ierakstums ir tādā atkal, runājot par sadarbību, ir tāda mīlestība sadarbība ar citiem brīnišķīgiem cilvēkiem. Pirmkārt, tev ir 30% dāvanu, 30 eiro dāvanu kartē Lučijā veikals, kas ir Matīs iela 32. Varbūt tu kaut ko sev priekš savas skatuves un savām performancēm tur var arī atrast. Jo tur ir šobrīd... Man, piemēram, ir šī skaistā kleita. Es nedomāju, ka tu vari dīdžejot tādā kleitā, bet varbūt, ka vari. Kas to lai zina? Man vēl jāsievietoja, man vēl jākļūst sievišķīgākai līdz tam iespējām. Bet Lučijā noteikti tur var atrast skaistas gan žaketītes, gan visādas interesantus aksesuārus. Tur ir arī rotas. Tur ir arī rotas. Nu, tad man tā kā tas pavisam priekš tevis varētu interesēts, derēt. Tad tev ir 30% atlaida arī dāvanu karte no Ozoldruvas Eko, ko tu zini. Tā ir brīnišķīgā pirts Vidzemē, kur tu esi arī bijusi, bet tur šobrīd maigā pirtniece Inga rada tādus ļoti individuālus rituālus un tādu attīrīšanas procesu, pārbaudītas vērtības. Tas tev ir no Ingas. Visiem rekomendēju. Jā, Ozoldruvas Eko. Tad mums ir pavisam īpaša dāvana no mākslinieka Henrika Johansson, kas ir mans vīrs, bet mums ir dāvana priekš tevis. Uz mani, pa kuri pusi es tagad skatīšos. Šis ir priekš tevis. Es ar savām mālainajām rokām. Es domāju, ka tā esi... Tu pati noteikti atradīsi, kas tas ir. Ja tu gribi, tu vari padalīties, ko tu tur redzi, vari parādīt skatītājiem, jo Henriks rada tādus īpašus, es teiktu, dvēselīgus gleznojumus par īpašām sievietēm un vispār dvēselēm. Patiesībā ne sievietēm. Ļoti līdzīgi, kā to arī Grēta teica, tas ir par cilvēkiem. Un tas šajā gadījumā ir par dvēselēm. Un tas ir tev no Henrika. Tad noteikti nejaušā pārsteiguma gadījumā šodien šis nonāca tavās rokās. Un vēl es gribu atzīmēt milzīgi paldies, pateikt mūsu ierakstā šeit skaistajā istabiņā, kur mēs esam studijā Glow, kas ir Rīgā, ko var izmantot arī fotosesijām un iespējams Grēta tavai radīšanai. Un arī mēbeles mums ir dāvanā no... vismaz šī ieraksta tapšanai mēbeles, šis viss, kas te ir ierakstīts, ir no... ļoti skaists. Vai ne? Tas ir no mēbeļu bodes, tās ir īpašas mēbeles ar ilgspējīgu domāšanu. Tās ir jau lietotas mēbeles, kurām radīt otro dzīvību, un man liekas, tas ir ļoti daudz par to, ko tu šodien stāstīji. Mums ir par daudz mantu, par daudz lietu, mums jāmācās dalīties un draudzēties kopā. Tā kā mums ļoti daudz draugu šī raidījuma tapšanā. Un varbūt, ko tu redzi tur šajā gleznojumā, un varbūt tādi noslēguma vārdi tev par kaut. Nevar neko pateikt, jo te ir ļoti daudz, un tad tas aizkustina, un tad ir grūti kaut ko teikt, jo tad tas ir moments inputam. Es tikko daudz izlādēju, un tā kā, tas arī ir par to, ko es iepriekš teicu, to, ka izlādē, bet arī ielādē sevi iekšā. Un šis ir tā, uzlādē atpakaļ noteikti, jā, ļoti skaisti. Jā. Tas, es nevaru šobrīd iekomentēt, varbūt tā kā precīzi. Bet tad noslēgumā, ko tu teiktu mūsu skatītājām, klausītājām, mīļā, tu vari? Tu vari. Halo, lūdzu, saņemies. Nē, nevis saņemies, bet tā kā ir jādara, jo nedarīšana ir variants, bet
tas arī nav baigi labais variants. Nav baigi labais Jā, variants. jo Vai tad pēc tam nedarīt, bet... grūtāk atkal darīt ir tālāk. Ja tad tā kā aizkava izveidojās. Tāds kā, attīstības tas pats, bremze. tā kā jā, kad tu ilgi nemazgā savas drēbes, un viņi piekrājās viņas. Tad vajag izmazgāt. Tad, ja tu ilgāk viņas, tas pats ar traukiem. Vai kaut kad tā kā regulārāk ir labāk. Ja savus šķiet uzreiz nomazgā, vispār nekādas problēmas. Paldies tev, Grēta. Un Ļoti tu esi skaisti. ļoti, ļoti brīnišķīga. Apskāvienu lūdzu. Tararā! Mēs izējām ārā no kadra. Tas nekas.